Labrīt no rīta. Nereāli dusmina idiotisms. Vienkārši, kā var būt tik stulbi cilvēki, Atnešu šodien visus plasmas. Un ko jūs domājat? Atver vaļā šeit papīra plasmas un metāla iepakojumu konteineru, un kas te ir iekšā? Idioti. Vienkārši salaužti zari un samest šeit. Es vienkārši domāju, cilvēki tiešām tik stulbi. Jā, nezinu. Šādas lietas man tiešām tracina. Tiešām. Uzreiz. Tas nozīmē, ka tiem darbiniekiem to vajadzēs vilkt ārā, tos zarus. Un te jau, starp citu, tā nav pirmā reize. Tie zari tur vai tiek nomesti blakus miskastei, vai arī redziet, kā šoreiz iemest iekšā. Sivēni tādi. Un tā ir mums cilvēkiem. Grūti mums iet ar kārtības jautājumiem, ar tādu, tā kā, nezinu, cieņu pret citu cilvēku darbu. Braucu pie mazās, atkal vējains. Pie mazās kundzītes šoreiz paņēmu krāsas līdzi, nezinu, vai gribēs. Gribēs pakrāsos tās savas 10-15 minūtes. Un pēc tam man ir pie tās kundzītes, kas daudz runā. Sāku pētīt visādus putekļu sūcējus. Sapratu, ka gribu sev nopirkt tādu putekļu sūcēju, ko es varētu pārvadāt ar savu riteni. Vai vispār kaut vai plecā uzlikt, kas nebūtu smags, jo man ir atmicis darboties ar tiem 20. vai 19. gadsimta putekļu sūcējiem. Ne jau tā tas nav. Teiksim tā. Ja mājas ir jātīra regulāri, un ja tur ir tā, ka vienkārši visas druskas paliek, un tur ir vairāk troksnis nekā jēgas, man liekas, ka foršāk, ka es nopērku savu putekļu sūcēju. Man patīk ar to darboties, es zinu, ka pēc tam ir tīrs, un tas ir jēdzīgi. Es vīram teicu, ka es tā gribu, vai viņš man atbalsta, ka es no savas algas to nopirkšu. Viņš saka, jā, es tev atbalstu. Jo tāpēc, ka, protams, kuram te patīk, piemēram, tāpat arī tik daudzi naži, ar ko es griežu, pilnīgi neasi. Pilnīgi tas tā kā, es nezinu, ar ko griezt. Tā ir, jā. Veciem cilvēkiem tas ir normāli, ka tā ir, bet, gribas, ka man jāstrādā, tad es tomēr, ar kārtīgu lietu daru. Jā, ascendentā man jaunava. Tas nozīmē, ka uz precizitāti, uz tādu skrupulozumu, pedantiskumu. Jā, tā ir. Man, ja es daru, tad es daru. Un ja es nedaru, tas vispār nedaru. Vienīgais, ko es tagad esmu sākusi palaisties, manam vīram sot nepatīk, tas mums ir strīdu sābols. Es nemazgāju traukus. Es lieku izlietnē un vakarā kaut kad nomazgāju. Vai arī nākamajā rītā. Un man vispār netraucēja tie trauki, ja man sanāk traucēja. Tāpēc, ka es jau visu dienu mazgāju tos traukus. Manam vīram tas nepatīk. Tā. Bet, labi, tā kā viņam tas ļoti traucē, tad es cenšos tagad. Jo es nedrīkstu, mana brīvība nedrīkst iestiepties viņa brīvība. Līdz ar to tā kā viņš ir mājās, tad es nomazgāšu. Tā kā viņš tajās dienās nav, es pat domāju, ja pie manis ierastos cilvēki, man arī nebūtu nērti. Man tā šodien ir, jo es strādāju, es jau tāpat esmu pārmazgājis traukus. Vakar mums ar vīru, vakarā tāda saruna. Es nodzinu savus matus atkal pavisam. Man ir tā, ka es noņemu kaut kādos 5, kaut kur tā noņemu to parūku. Tad es pēkšņi tā kā sajūtu arī to foršo vieglumu. Bez matiem ir ārprāt, cik forši tāda viegla sajūta. Tāds kā tikko dzimis. Un tas ir ļoti patīkami. Un es vienam saku, ka man šobrīd ir tā, kā man patīk, ka nav matu. Vienīgi būtu forši, ja tie mati vēl būtu tādi tā kā vienādi izauguši. Viss tā plikā galva tomēr ir ar maziem vienādiem matiņiem. Bet labi, ka nav matu un pa dienu ir mati.
Viņš saka, es tev ļoti labi saprotu, jo viņš arī dzen šobrīd uz mazāko, uz minimālo to asmeņu garumu. Matiņi pavisam īsiņi. Bet tā viņam visu laiku, līdz tam bija frizūra. Un viņš saka, viņam patiktu tā, ka vienu dienu var tā, vienu dienu var tā. Jo tieši, tie mati uz nullīti, viņš tieši to pašu teica. Ārprāt, cik viegla sajūta, viegla galva. Tāds jūties, tāds tīrs. Tāds foršs jūties, tā kā pēc pirts. Tā kā nav ļaunuma bez lamuma. Atkal tā jāsaka. Īpaši, ja tāds jau tāds risinājums. Es jau senāk neiedomājos, ka parūkas var būt arī kaut kas tik foršs un tik dažādi veidi, ko var izvēlēties. Tiešām, un tik skaistas, un mīksti matiņi. Kaut kā vispār bija dzīvojis tādā maldīgā priekšstatā, jo tās parūkas, tieši parūku attīstība, kā mākslas veids, tas taču ir, tas ir ļoti, un jo vairāk līdzekļu atļauj, jo vispār var tāds pilnīgi. Viss laikam pagaidām šobrīd. Jā, un tad vēl viena lieta, tāda, ka mazā kundzīte runā, tā šausmīgi runātīgā. Viņa arī maza auguma, ļoti maz cilvēciņš. Un tagad viņa vienmēr tā izstāsta, ievelk elpu. Ķipier daļša, tagad tālāk. Un visu laiku, kā viņa pabeidz vienu paragrāfu, tā nākamo. Man bez maz tā līdzīgi. Ar jums. Es drusku kavējos braukšu. 8:45, bet es to esmu. Šodien mēs zīmējam ar krāsām. Bet drusciņi laikam sarežģītāk nekā ar zīmuļiem vai ar flomasteriem. Un tagad ar to otru uz lapas. Diezgan labi sanāk, paklausies. Tagad izskalo otiņu. Un kādu citu krāsiņu tēt izvēlies? Tēt izvēlies krāsiņu kādu. Tā ir zila. Tā, kad tu paņem, tad ej uz lapu atpakaļ. Tu nenoguri vēl? Tu nenoguri vēl? Nē. Labi, izskalojam. Jā, un tagad paņem kādu krāsu vēl. Reku krāsas. Jā, kāds rezumē ar krāsām pārāk sarežģīti tomēr. Tā visa novākšana, pēc tam viss rokas netīras. Jāmēģina vēl zīmuļiem, man liekas, ka tā varētu būt vislabākā opcija. Bet tā, piemēram, tas, ka bija tā vilkma uz rozā un lilā, bet nosaukumu nevarēja pateikt. Vakar tā pateica oranžs. Labi, tas tā vienkārši interesanti man pašam. Pārsakot, visu laiku jāmeklē tāds viduspunkts. Šādi es diezgan noguru. Ja ir krāsas un tā visa velkšana, un pēc tam jau arī grīdo jāuzmazgā, un viss akurāti jāatstāj, viss trauciņi jānoliek. Jā. Zīmuļi varbūt ir opcija. Kaut kas, kas nav pārāk. Un vēl ko es iedomājos. Varbūt kaut kas taktīls, tā kā Play-Doh. Nezinu, man liekas, ka tām smadzenēm ir jādod viela, viņi nevar tikai vienkārši gulēt. Tas tāpat kā mūzika. Viņa ieslēdz televizoru, viņa kaut ko klausās. Jā,
vajag to komunikāciju kustināt, man liekas, līdz pēdējiem. Un tad, kad cilvēks vairs neko negrib, tad negrib. Bet domāju, ka man tieši sanāca tā. Pirms 4 gadiem, tad, kad es ņēmu bērnus, man piedāvāja arī Napoleonu. Jā, interesanti būtu bijis, kas būtu, ja es būtu iekritus, un šos gadus būtu strādājis pie viņas. Tas ir ļoti interesanti, jā. Droši vien viņi man arī turētu aizdomās tāpat kā tāda savu draudzeni. Es esmu tā mafijas galva. Tāda situācija, ka pie mazās kundzītes, pļāpīgās, runātīgās, ir ieradies Baķuška mācītājs. Un tā kā viņa neiet uz baznīcu vairs, viņa ļoti ticīga, tad mācītāja apmeklē cilvēkus vecus mājās. Un tāda viņai ir grēksūdze, lūkšana, un viņa nezina, cik ilgi būs. Tā kā es sev zvērīgi biju apsolījusi, es braukšu šodien pie Omas pa visām varītēm. Tas nozīmē, ka es braukšu tagad, izdarīšu pie savas Omas visu, un tad es nākšu pie šīs kundzes. Tā izdarīsim. Jā, jo kā citādāk? Nu kā, ja es tā tieši uz mājām, vienos es nākšu pie viņas, 3 man beigsies, nu pie Omas es vairs nebraukšu 4, tas ir 1,000%, es zinu sev kā 5 pirkstus, man būs nogurums. Nē, jābrauc tagad un cauri. Reiz iztaisnoju pieri. Nē, nu kā, patiesībā tas ir labi, ka var redzēt savus. Nākamā pietura dubulti. Braukšu nopirkšu Omai biespienu. Tos miltenes kūciņu, tas jauns, ātri ieskriešu nopirkt. Mēs jau runājam, ka jānomaina gultas veļa, ātri brīdisēs mums kā. Un tā. Neesmu bijusi no māmiņdienas, bet māmiņdiena arī neko nedarīja. Oi, nezinu. Un Oma jau arī nekustas, viņa nevar izmeskāt pati grīdas. Kā ķīnas rozīti. Omai uzdāvināja māmiņdienā un dzied un ļoti iepriecina. Man arī vispār šausmas cik skaisti. Nu, nedrīkst lietot vārdu šausmas, vienkārši skaisti. Sēžu tāt vilcienā, brauc jau no Omas. Izmestā grīdas. Ātri nomainījām gultas veļu. Viņas vēl bija friziera. Arī tāda steigā. Es apkopu pensionārus pie viņiem mājās. Un pa lētām naudām 7 eiro pa frizūru. Paēdām. Tad es biju ļoti steidzīgi. Un tagad atpakaļ pie tās kundzītes. Vispār bēdīga ziņa par to, ka no nākamās nedēļas man viņa vairs nebūs. Viņai būs bēdīgi. Viņai ļoti, kā jau visiem cilvēkiem ļoti nepatīk, ka mainās aprūpētāji. Man būs sveikas kundze. Viss. Ai! Ļoti sabēdināja mazo runīgo tantīti. Ļoti. Viņa teica, es jau pieradu. Man jau iepriekš, mēs jau taču iepriekš strādājām kopā. Teiksim tā, toreiz jau viņa bija daudz veselīgāka. Un veselība bija labāka. Un viņa uzzināja, toreiz viņa izstāstīja, ka es puikas pieņemu. Viņa kādreiz, viņai ir tas viņas dzīves stāsts. Ka viņas dēļ viņam 5 gadu vecumā konstatēja slimību, muskuļu distrofija. Viņš nodzīvoja līdz 25 gadiem. Nu jā, tā ir. Viss kaut kādus stāstus, un tad viņa bija pati pieņēmusi vairākas reizes bērnus, tādus pusauģus pavasarām. Nu, tā. Oi, nē, es viņai teicu, ka es viņai piezvanu. Viņai nav neviena vecinieka. Viņai ir tikai tāda kaimiņa, tuva, kurai viņa norakstīs dzīvokli. Nu, ir tādi tuvinieki, teiksim tā, kļuvuši par tuviniekiem, kas tā kā tur rūpi par viņu. Bet, jā, es saku, apjautāties, piezvanīt, varbūt iziet pat ārā ar viņu, vajag. Tas ir tāds, jo tiešām viņi ir ļoti labestība, tur jau tā lieta. Toreiz, es jau teicu, man liekas, iepriekš, tad, kad es pieņēmu bērnus, viņa vēl staigāja pati, un tad viņa atnesa 2 sudraba karotītes. Pulkstenis ir tagad cik? Skatīšos. 4:30. Nu jā, iepriekšējā sasaukumā, kad es strādāju par aprūpētāju, tad pirms 4 gadiem, to gadu es strādāju no 8 līdz 4. Tāds man bija darba laiks. Nu jā, es jūtos ļoti piekususi.
šodien tā sanāca, tā sakrita ar to mācītāju un ar to, ka Somai paspēja iztīrīt visu, bet labi, tāda bagāta diena, paldies Dievam, ka viss ir izdarīts. Āmen, tagad brauc mājās paēst, atpūsties. Jā, un es domāju, ik pa laikam man kāds uzrakst kādu muļķību no sērijas. Tu to dari, lai dabūtu kādu māju, kādu zemi, kādu īpašumu. Lūdzu, nerakstiet tādas muļķības, jo tas vispār nav stāsts par mani. Es vēlos, kā saka, drīzāk būt nepiesaistītai mantai, lai man nav tādi erori, tā kā manām kundzēm. Un tā arī viena pavisam jau sāk kaut ko tādu runāt, ka viņai liekas, ka viena no draudzenēm vai tik nav paņēmusi no atpūtas, un ja kaut ko tādu sāk runāt, man liekas, saka, Dievs, jau sākas sarkanais zvaniņš, jo ar to jau viss sāk parādīties, tā kā ting. Jā, un kas vispār man šai dzīvē uztrauc, ir tikai dvēseles miers. Nopietni, tas ir, ko es varētu lūgt Dievam un vispār cerēt, ka man piemeklēs dvēseles miers. Vienkārši. Jo kāda jēga man no jebkā, ja manī nav dvēseles miera. Un nav. Un tur jau tā lieta. Un tā. Varbūt nevienam nav. Es nezinu, kā jums ar dvēseles mieru. Nu tāda tā kā, man ir mūžīga tāda tā kā neapmierinātība ar sevi. Tieši ar sevi, jā. Tas ir ļoti mokoši. Jā, pulkstenis pāri 5, 8:30 uzliku parūku. Visu dienu. Normāli, tikai, redziet, drusku jā. Drusciņi tagad jūta. Bet pilnīgi normāli. Forši nopirku puķis. Dēls skolotāja. Gribētu jau klēpi īstenībā. Tāda kā skolas mamma. Vispār pret skolotājām man ir citādāka attieksme. Es zinu, kas tas ir pa darbu. Šādas 3, tādas veselīgas un lielas. Krāsa īsti nenododas. Tāda tumši sarkana īstenībā ir. Asins sarkana. Jā, te kamera rāda tādu vienkārši sarkanu, bet īstenībā ir tumši sarkana. Un šī mazā man arī saka... Labi. Un šī mazā man arī saka, cik žēl, ka jūs vairs nebūsiet. Mēs taču bijām dvēseles radinieces. Un vispār jā. Jā, arī. Man tiešām patīk veci cilvēki. Es laikam vispār esmu veca. Man patīk. Pirmkārt, man patīk tas viņu miers, es jau teicu. Man jau viņiem nav jādzīvo. Ja būtu dzīvošana, tad jau atkal cits. Tad man nepatīk vecos cilvēkos tā tendence uzspiest. Tas man nedara. Es jau teicu, esmu brīvības mīļotājs. Man nedara, ja man uzspiež. Un veci cilvēki sāk dresēt un visu kaut ko skolot un tā tālāk. Tas man nedara. Bet jāsaprot tas, ka neko nedrīkst ņemt galvā. Neko. Par daudz nopietni mēs visu uztveram. To es arī saprotu. Arī pēc sevis. Un kāds man pasaka, piemēram, tu esi stulba, tu esi sūds. Nu, un kas? Pašam jāzina, kas tu esi. Un tā. Tāpēc tās Napoleons man ir ļoti labs. Nē, viņi man nesaka tā vārdos. Viņa tikai teica, ka viņa ir ļoti vīlusies toreiz un tā, bet viņa nav teikusi, ka... man acīs viņa neko slikti nav teikusi, droši vien aiz muguras. Paklausieties, man ir tāda viena lieta. Ar tā, ka es esmu vēl dzīvnieku draugos. Vai joprojām ir aktuāli, lai aizliegtu Latvijā turēt vistas sprostos. Vai joprojām deputāti tā kā lēma, vēl spriež, viss tas tiek marinēts un tā tālāk. Vistas dzīvo šaurībā un briesmīgos apstākļos. Un tad vīrs man izcep, piemēram, un šeit ir visa veida vistas kabaliņi. Un es atveru leduskapis, esmu tā izsalkus kā vilks, un es tā kā gribu kaut ko ēst, bez maz rīt. Tad es redzu tās vistu bildes, ko man atsūta dzīvnieku draugi, kur vispār aicina uz vegānu kafiju dzeršanu un tā tālāk, un es to visu atbalstu. Un redziet, tad, kad esmu badaina, tad vispār nav svarīgi, vai tur kas tur, es tā domāju, es taču varu uzvārīt grīķus, piemēram. Kaut ko izdomāt citu, nevis rīt to vistiņu, jo es jau nesen ēdu. Nezinu, man sirdsapziņa moka, ka es esmu tāds draņķis, nopietni, tas tā kā ir tā, jā.
Katru reizi, kad es ēdu vistas gaļu, man moka sirdsapziņa. Nē, nu cūku un teļus nekad neēdu, neko tādu neēdu. Nav man ar to problēmas, bet tieši, nu jā, to pašu vistiņu ēdu. Zāģēju pēc tam sevi. Protams, pirmo saprātīgo maltīti vienmēr ar salātiem un ingveru klāt. Ko es gribēju pateikt? Ir tas teiciens, kur ir, tur rodas. Paklausies, man uzrakstīja, vai es negribu pasniegt bērnam privātstundas. To man uzrakstīja tādu piedāvājumu. Tad man šodien piezvanīja un pajautāja, vai jūs nevēlaties, nu vispār diezgan attāls, ir 15-20 km no manas mājas. Un tā kā aprūpēt vienu 90-gadīgu kundzīti, vienkārši viņai ir ģimene, bet nu, ģimene nespēja arī tam visam izsakot līdzi, jo viņiem pašiem savi darbi un tā tālāk. Un es domāju, tā kā bāc. Es nezinu. Es tā kā nezinu, vai es to varu. Jau tagad liekas, ka ir pietiekami, un vasarā mazais taču ies bērndārzā. Es nezinu. Es privātskolniekam atbildēju, ka varbūt tu vari vienreiz nedēļā, bet ne pie manas mājās, līdz ar to tas nav interesanti. Nu, ja man bērni būs mājās vasarā, kur tad es te varu mācīt? Bet tā tiešām man ir saistoša. Un to dāmu, 90-gadīgo, baigi tālu jābrauc. Nav izdevīgi maksāt. Nezinu. Man liekas, ka viņi kaut ko tuvāk var atrast. Nē, nu es galvenais, nav izdevīgi maksāt, it kā es plēsu, nezinu ko. Nē, nu īstenībā, ja man būtu laiks un enerģija, tādas lietas jādara bez maksas. Bet, ja man jāizvēlas ar savu omu, kur tāpat jau tiek reti aprūpēta, nē, man tomēr ir kaut kādas prioritātes. Visu nevarēs dabūt un visu nevarēs izdarīt.